Nauda. No monētām līdz kredītkartēm. ASV dolārs. Visbiežāk lietotā valūta starptautiskajos darījumos un galvenā valūtas rezervju vienība pasaulē ir Amerikas Savienoto Valstu dolārs. Monētas tiek dēvētas par centiem. Dolārs ir oficiālā valūta ASV un tās aizjūras teritorijās. Turklāt tā ir faktiskā valūta Kambodžā, Irākā, Dominikānas Republikā, Libānā un citās valstīs. Tiek uzskatīts, ka dolāra nosaukums radies jau tālajā 16. gadsimtā Bohēmijā, un tas atvasināts no vārda tāleris, kas savukārt ir naudas vienības nosaukuma Joahims Tāleris saīsinājums. Piemēram, Amerikas Savienoto Valstu Luiziānas štatā, kurā ir liels franciski runājošo iedzīvotāju skaits, dolārs tiek saukts par peas, bet centus dēvē par so. Tāpēc, ja jums kādreiz sanāk aizbraukt uz Purvāju un Moskītu štatu Luiziānu, nebrīnieties, ka dolārs tiek saukts pavisam citādi. Neparastā vārdā dolāri tiek dēvēti arī Peru republikā, kur to sauc par koko. Proti, koko spāņu valodā ir dzīvnieku vārds, kas atbilst cilvēku vārdam Džordžs. Ar to domāts Džordža Vašingtona portrets uz ASV $1 banknotes. Pirmie Savienoto Valstu dolāri pēc svara un sastāva bija tādi paši kā spāņu dolāri. Turklāt līdz pat 1857. gadam ASV teritorijā varēja norēķināties gan ar spāņu un ASV dolāriem, gan ar meksikāņu peso. Mūsdienās ASV dolāru banknotes tiek ražotas no kokvilnas šķiedras papīra, pretēji vairumam citu valstu banknošu, kuru ražošanai izmanto koku šķiedras. Uz pirmajām ASV dolāru naudzīmēm nebija Amerikas prezidenta portreti. Šī tradīcija ir uzskatām par samērā jaunu. Tā parādījās tikai 20. gadsimta sākumā. Džordžs Vašingtons patiesībā nemaz nevēlējās, lai viņš būtu attēlots uz dolāra, jo valdnieku portretu drukāšana uz naudas zīmēm bija raksturīga Eiropas monarhijām. Nauda. No monētām līdz kredītkartēm.